Šī pasaule ienīst sievietes, un tāpēc es gribu parunāt par to, kā tas izpaužās, kā tas izskatās, un kas ir tas, ko es gribētu, lai man kāds izstāstītu, kad man bija 14, 13, un pavisam noteikti 15 gadi. Jā, mēs varam runāt par patriarchātu, mēs varam runāt par patriarchātu ietekmi uz cilvēci, mēs varam runāt par patriarchātu ietekmi uz sievietēm, mēs varam runāt par šo te jaunvārdu misogīnija, kas ir vienkārši naids pret sievietēm. Un tātad, kas ir šī misogīnija un kā mēs varam pamanīt, vai mēs ienīstam sievietes, neatkarīgi no tā, vai tu, kas skaties, esi vīrietis vai sieviete, es esmu pārliecināta, ka ir daļa tevis, kas ienīst to, kas patiesībā ir sievietes. Tāpēc, ka ļoti ilgstoši vēsturē, es nespekulēšu ar to, cik ilgi, tāpēc, ka vēsture ir sagrozīta, bet visā mūsu caurskatāmi ļoti nesenajā tūkstošos gadus vēsturē vīrietis ir bijis tā kā augstāks, tā kā pirmais, tā kā svarīgāks, un daudz, kas ir ļoti sievišķīgi, ir ticis demonizēts, ir ticis padarīts par noziegumu, ir mēģināts to izslēgt kaut kādā mērā vispār ārā no tā, kas notiek sabiedrībā, kas notiek realitātē, kādas ir attiecības ar cilvēkiem. Nemaz nerunājot par to, ka visādas likumdošanas tiek izdotas pret to, lai sievietes varētu būt viņas pašas. Kāpēc? Lielākoties tādēļ, ka vīrieši nespēja kontrolēt sievietes. Un, lai viņi varētu viņas kontrolēt, viņi izgudro visādas lietas, lai viņas ierobežotu. Vai liek nesāt hidžabus, vai viņas ieslog kaut kādos būrīšos, tādos vai šitādos, vai vienkārši rada vidi ap viņām, kur viņas nevar būt viņas pašas. Un liela daļa mūsdienu vienlīdzības kustības ir tādas, kur principā cilvēki ļauj sievietēm būt par vīriešiem, tā vietā, lai sievietēm ļaut būt par sievietēm. Un jo vairāk es eju šajā pētījumā, jo vairāk es eju šajā sajūtībā, jo vairāk es strādāju ar sevi, ar dievišķo, sievišķo pirmsākumu un skaloju sevi ārā to naidu, to nepieņemšanu, to noliekšanu par to, kas tas ir būt sievietei. Jo vairāk es saprotu, ka pasaule vēl nav gatava sievietei savā spēkā. Tajā pašā laikā tas ir tieši tas, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Un tad, es esmu te kaut ko pierakstījusi, lai man būtu kaut kāds rāmis plus mīnus, ja tā ir atkal vīrišķā puse. Pretējā gadījumā sieviete ir dzīvības spēks. Sieviete ir laikapstākļi. Vienā brīdī tas var būt vētra, vienā brīdī tas var būt lietus, vienā brīdī tā ir spilgta saule, vienā brīdī tā ir pienenīte, nākamajā tas ir baobabs, un tas var mainīties. Un vīrišķais ir tāda struktūra, disciplīna, fokus, ja, apziņas, ceļš, režģis, kaut kāds, tas viss ir vīrišķais. Sievišķais tajā ir tas neracionālais, tas kustīgais, tā dēja, kas notiekās tad, kad lapas vienkārši vējā plīvo. Un tas ir sievišķais, tas ir tas, kas nepakļaujas nevienai struktūrai, disciplīnai un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk. Un tāpēc tas viss sākās ar to, ka man gribējās pateikt sievietēm, sieviete, tu neesi traka. Vai arī vīrietim, tava sieviete nav traka, viņa vienkārši ir sieviete. Un tas ir tas, ko mēs drīkstam iemācīties mīlēt. Mīlēt sievieti nozīmē mīlēt viņu tajā, ka viņa ir pilnīgi katru dienu citādāk un vēl dienas ietvaros. Viņa var būt 4 dažādi cilvēki. Vai vairāk, vai mazāk, pilnīgi vienalga. Ja? Tas ir tas, ko mēs varam sevi atvērt, un tas ir tas, ko mēs varam dot pasaulē. Būt šīs mainīgās dzīvības esences nesējas, šī mirkļa no mirkļa, mirkļa no mirkļa īstajā laikā, īstajā vietā, vieduma
nesējis pasaulē. Tas ir tas, kā es ļauju, lai mīlestība mana kustina. Ja šis jautājums, ko es arī uzdodu citviet, un kā tas ir, kad es esmu tajā. Un tātad, ja ir pretestība, ja ir noliegums, ja ir kritika, ja ir iekšēji tiesāšana par to, ka, nu viņa vispār tur pūt un palaid, vai tā tur kaut kāda vēja grāpsla, ja, tātad mēs noliedzam sievišķo. Mēs nevēlamies nemaz to. Mēs gribam, lai sieviete paliek vīrišķīga, lai viņa var izdarīt lietas kārtīgi no rīta līdz vakaram, noteiktā secībā un kaut kādā pareizu mērķi sasniegt. Tas ir vīrišķīgi. Tas ir vīrišķīgi. Ja? Un tiklīdz ir kaut kāda tā sievišķā esence, tad ir enerģija. Ja? Vīrišķā esence ir virzīts nodoms, spēks tajā, kas ir fokus, mērķis un tiecība uz to, apzinātība. Ja, tas ir vīrišķis. Sievišķies ir enerģija, un enerģija kustībā, energy in motion, tā ir emocija. Enerģija kustībā ir emocija, tas nozīmē, ka viss emocionālais spektrs ir sieviete. Viss dzīvības spektrs ir sieviete. Un cik bieži gan tu zini, ka pati sevī, un arī vīrietis pats sevī, ja, noliedz emocijas. Nē, es tagad nedrīkst būt dusmīgs. Nē, es tagad nedrīkst būt bēdīgs. Nē, man tagad nevajadzētu skumt. Nē, man tagad nevajadzētu tur būt, piemēram, milzīgā entuziasmā, tāpēc, ka es pārāk skaļi priecājos, ja, vai es tagad nedrīkstu dejot, tāpēc, ka tas nav pieklājīgi, vai es tagad nedrīkstu kaut ko darīt, tāpēc, ka tas nav tā pieņemts, ja. Mēs apstādinam mīlestību sevī. Mēs apstādinam sievišķo izpausmi sevī, un tas ir tas, kas ir patiesā misogīnija. Nevis tas, ka misogīnija, tas vārds tik pretīgs, bet, anyway, tad tā sievietes ienīkšana. Tas ir tas, ja tu sevī apspied emocijas, tu ienīsti sievietes. Tik vienkārši. Labi, ejam tālāk. Vislielākā, superīgākā atšķirības starp vīrišķo un sievišķo manī, sevī, tevī, visā pasaulē. Ja? Tad pilnīgi katrā no mums ir vīrišķā un sievišķā enerģija. Vīrišķās un sievišķās saspēles struktūra, tā ir apziņa un enerģija, principā, kā saspēlējās. Ja? Un tātad viņi abi ir katrā cilvēkā. Pilnīgi neatkarīgi no dzimuma un pārliecības, tur viss šis pārējais nekāda loma nestrādā. Ja? Mums, protams, ir milzīgs spektrs katrā iekšā, bet tas nav vispār atkarīgs no fiziskā dzimuma. Lai arī vieglāk ir caurlaist to savu, tā kā, ja? Sievišķā enerģija ir tā, kas grib visu. Sievišķā enerģija ir viss, kas ir. Viss, kas ir. Es gribu to, 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 es gribu šito, un to vēl arī. Es gribu piedzīvot visu, es gribu piedzīvot, kas ir tas, es gribu piedzīvot, kas ir šis. Es kā sievišķā enerģija, kā dvēseli šajā realitātē vēlos piedzīvot pēc iespējas vairāk. Es vēlos piedzīvot gan mieru, gan drāmu, gan luksusu, gan eko, gan bomzīgo, gan dārgo, gan nezinu, tur priecīgo, gan bēdīgo, gan zaudējumu, gan uzvars. Visu. Es gribu visu. Ja? Un vīrišķies ir, es gribu neko. Nekas. Es gribu izlaist ārā un neko. Es gribu, lai nekas nepaliek. Es gribu būt tukšumā, es gribu būt nekas. Un tā ir milzīga atšķirība. Ja domājies visu nekas, it kā varbūt pat liekas ļoti, ļoti līdzīgi kaut kādā ziņā. Ja? Tipa tas pats pat kaut kādā mērā. Bet pilnīgi pretēji. Pilnīgi pretēji. Un tiklīdz mēs aizliedzam sev gribēt kaut ko vairāk, tiklīdz mēs aizliedzam gribēt visu, tiklīdz mēs aizliedzam sev paplašināties arvien vairāk un vairāk un vairāk, tā ir iekšējā sievietes nīšana. Tas ir tas, kas tas ir. Tā ir iekšējā patriarchālā vara tevī, kas aizliedz būt pašai. Vai vīrietim aizliedz būt kontaktā ar savu dvēseli? Tāds ir. Jo vairāk es to saprotu, jo vairāk es saprotu, ka, protams, iepriekšējām paaudzēm nebija vaļas būt sievišķajā, jo tas primārais ir izdzīvot, vai ne? Un izdzīvot ir ļoti vīrišķa kvalitāte.
Sievietei nav jāizdzīvo, viņai ir jābauda dzīvi. Vīrietim patīk tas izdzīvošanas viss. Un tas ir arī sievietei, tas izdzīvošanas prikols, tur iet mežā, izdzīvot kaut ko, tur ņemties kaut kādus kariņus spēlēt, vēl kaut ko. Tas viss ir kaut kāds izdzīvošanas prikols, ļoti, ļoti vīrišķīgi. Man arī patīk īstenībā, ik pa laikam ko tam līdzīgi, bet patiesībā, kad es esmu savā sievišķajā sajūtā, es daudz labāk jūtos, ja es baudu dzīvi un es baudu realitāti, tad man ir viss, ko es vēlos un vēl vairāk. Un tad es plaukstu kā sieviete. Un tad es relaksējos pilnībā tajā, kas es esmu, un es varu būt vairāk. Ja? Vīrišķies ir darīt, sievišķies ir būt. Un tas arī kaut vai, cik ļoti mēs, tas pat neglorificējam, cik ļoti mēs atzīstam par labu esam darīšanu. Jebkāda veida darīšana, tiklīdz kaut ko var izdarīt, tiklīdz tas ir, tik tā tas ir superīgi. Kā ir kvalitatīva būšana? Ja? Kvalitatīvu darīšanu mēs spējam novērtēt, kvalitatīvu būšanu. Bieži vien kvalitatīva būšana tiek nonivelēta. Ja? Vai bieži vien arī cilvēki savā ikdienā nespēja kvalitatīvi būt, viņi pat nespēja palikt ar sevi, ir vajadzīgs seriāls, ir vajadzīgs aliņš, ir vajadzīgs draudziņš, vēl kaut kas. Ja? Jo es nespēju kvalitatīvi būt, vienkārši būt ar visu, kas ir. Un tas ir tas viss, kas ir. Un tas savienošanās ar savu dvēseli un savienošanās ir tīpaši ar dievišķo sievišķo pirmsākumu notiek, kad tu paliec ar sevi, ar visu, kas tevī iekšā ir. Jēli, īsti, dzīvi, vai īstam, un tur jebkas var nākt. Tāpēc arī strādājot ar sievišķo pirmsākumu un strādājot ar sievišķiem arhetipiem, ja, tas, ko es daru, tas, kas man patīk, tas, ko es dievinu, tas, ko es redzu, cik tas vienkārši tagad tik krūti palīdz cilvēkiem. Sievietēm, protams, vairāk ar sievietēm strādāja, kaut kad būs arī vīriešiem kaut kas. Arhetipi ir vesels, tas ir spektrs, tas ir līdzīgi kā šamanismā, piemēram, ja? Ir atsevišķi augu šamaņi, ir atsevišķi zvēru šamaņi, ir tur koku šamaņi un tam līdzīgi, ja? Ir milzīga atšķirība, kāda enerģija ir kokiem no tā, kāda enerģija ir putniem. Bet man iekšējā pasaulē ir gan koks, gan putns, piemēram. Un tas nozīmē, ka arī arhetipi ir daudz un dažādas, bet vairāk cilvēcīgas, ja? Attiecību šķautnes, mīlestības šķautnes, personības šķautnes, kas ir visos cilvēkos. Tas ir kā zemapziņas rasējums, kas cilvēcei ir. Tomēr atšķiras tas, kur ir kaut kāda, arhetipi, tāda ļoti rupjā veidā, mēs viņus varam sadalīt tur 3, 12, tur 24, nezinu, vēl 36 kaut kādos apakštipos, ja? Bet, piemēram, tas ir tur mīlniece. Mīlniece kā mīlētāja, kā mīļākā, tur atkal ir vesela variācija ar arhetipiem, tomēr viņa, kaut vai mīļākā kā tāda, viņa atšķiras, viņa ir citādāka, tur ir citas enerģijas, tur ir citi enerģētiskie centri, kuri iedarbojas. Kā tad, ja es esmu sirds kareive, vai tad, ja es esmu karaliene, vai tad, ja es esmu medicīnas sieva, kas ložņā pa dubļiem meklē īstās saknītes un taisa zālītes tā, lai var izdziedināt jebkuru kaitu šai pasaulē. Ja? Vai arī mistiķe, ja? vai māte. Tās visas ir dažādas šķautnes, un tas ir sievišķais viedums. Katrā mirklī būt īstajā laikā un īstajā vietā, katrā mirklī zināt, kas notiek. Ķermenis jūt, sievišķais ķermenis jūt visu, kas ir. Ja mēs runājam, sievišķais viedums ir par visu, kas ir. Es ieju telpā un es jūtu, viņš jūtās tā, te notiek tas, tā, gaisā karājas cirvis tur tai galā, šai galā ir tur mīlestība, tā, ja, un tad, kad ir uzskačāta tā sievišķa enerģija, mēs varam ieiet jebkurā telpā un izmainīt tās telpas sajūtu uz vairāk dziļāk mīlestībā. Tas ir sievišķais spēks. Kā var būt vairāk mīlestībā? Jebkas, kam mēs pieskaramies, jebkas biznes, mājas dzīve, tur kaut kā draugi, jebkas. Un tā kā mēs vienmēr esam tajā dejā, gan pašā manī sevī ir tā deja starp vīrišķo un sievišķo, starp apziņu un enerģiju, ja, starp ģenialitāti un dvēseli, kā viņi dejo
ķermenī. Vienmēr ir svētā trīsvienība, vienmēr ir kaut kāds trio, vienmēr visur. Ja ir tikai divas puses, tad tā ir patriarchāta propaganda, kurā ir par konfliktu, jo konfliktā rodās ego enerģija, kuru principā ir spēki, kuri parādās kā trešais un to enerģiju paņem sev. Nu, tas tā īsumā. Visur, kur ir kariņš, visur, kur ir konflikts, visur parādās tāpat trešais, tikai nevis tā kā vablaga, nevis tavā labumā, bet noņemt nost to enerģiju, kas tur ir saražota. Tāpēc arī notiek gan politiski, gan ģeopolitiski, gan sociāli un subkulturāli un visādos līmeņos notiek dalīšana. Tiklīdz cilvēki dala, rejās viens ar otru, notiek konflikts, ir kāds, kurš no tā pelna naudu, īsāk sakot tā. Ja? Tā enerģija tiek harvestēta, tiek paņemta un izmantota, un vienkārši izmantota. Manipulēta, izmantota, jā. Lai tas tā nebūtu, mums visur ir jāmeklē trešais. Un šeit ir vīrišķais, sievišķais un ķermenis, piemēram. Ja? Prāts, dvēsele, ķermenis, ja prāts, dvēseles, sirds varētu sacīt. Un vēl viens aspekts, kā uz to skatīties, ir jebkas, kas notiek, kur mums šķiet kaut kas ir labi vai slikti, mums ir jāskatās, kas ir tā par vidi. Ja? Jo kaut kas vienam cilvēkam var būt labi tajā brīdī, un kaut kam citam cilvēkam citā vidē un citā situācijā var būt slikti. Ja? Līdz ar to, tad, kad mēs šādi sākam skatīties uz realitāti, tad pazūd tā dalīšana, labi un slikti, līdz ar to pazūd iekšējais konflikts, līdz ar to tikai tad var izkristalizēties iekšējā vērtību sistēma, kurai seko prāts, sirds, ķermenis, griba, vēlme, sajūta un ģenialitāte, lai piepildītu to, kādai mēs esam nākuši šeit uz zemes, lai mēs varētu piepildīt savu jēgu, savu misiju, savu būtību, izpaust arvien vairāk. Nu, lūk. Cita starpā, viena no manām lielām šķautnēm ir stāstīt un izpaust šo te sievišķās, dievišķās enerģijas vai vienkārši sievišķās enerģijas atgriešanos līdzvērtībā ar vīrišķo. Tas ir tas, kas man ir ļoti, ļoti svarīgi dzīvē. Es esmu dzimusi 13. piekdienā, dievietes dienu, un tas man ir pavadījis visu mūžu. Caur daudz un dažādiem izaicinājumiem, tomēr tas ir tas, ko es daru ar lielu, lielu prieku. Lūk, labi. Ejam tālāk. Ko es vēl gribu teikt? Nu, lūk, kaut vai tīri fiziski, atkal tā atšķirības ar vīrišķo un sievišķo manī un pasaulē un tevī un visos citos. Ja? Kaut vai fiziski mēs to varam redzēt, ka sieviete grib būt pilna, vīrietis grib būt tukšs. Ja? Tāpēc vīrietis grib iztukšoties, viņa mērķis ir iztukšoties, sievietes sajūta ir piepildīties. Līdz ar to, ja mēs dienas laikā varam būt trijos etapos, tad atkal ne tikai divi, ne tikai vīrišķais un sievišķais, bet dzīve. Vīrišķais, sievišķais un dzīve. Tā ir mana reliģija. Jā, man nav reliģija kā tāda, bet tā ir mana ticība tam, kā tas te notiek, ko mēs te daram vispār. Vīrišķais, sievišķais dzīve manī. Un es attiecībās ar visu, kas ir. Un tātad, ja es dienas laikā varu gan uzņemt un piepildīties piemēram, es kā projektors, ja man patīk zināt, es tur mācos visu laiku un tā tālāk, nemitīgi katru dienu es mācos, vienkārši katru dienu. Un tad es savu radošo samaisu ar to visu, savu ģenialitāti samaisu, savu dvēseles alku samaisu ar visu to, un es izlaižu ārā, piemēram, uztaisu šādu video, izdaru vēl kaut ko, uztaisu kaut ko, ja, izlaižu ārā, novadu konsultāciju, vēl kaut ko. Un tad ir neitrālais laiks, tad ir vienkārši dzīve, kas notiek. Tas nav ne labi, ne slikti. Viss, kas notiek ar tevi, tā ir tava dzīve, ar kuru tu vai nu miedarbojies, vai nu tu cīnies ar to. Jo vairāk tu ar to cīnies, jo dziļāk purvā tu ej īstenībā. Jo vairāk mēs miedarbojamies apzināti, transformējam to, kas ir sāpes jēgā, ļaujamies, jo vairāk mēs novācam, jo vairāk mēs transformējam sāpes jēgā, jo vairāk mēs atveramies baudai. Nevar nekā citādāk būt, tāpēc, ka bauda ir zem sāpēm. Tā te ir uztaisīts. That's what it is. Vienkārši ir. Un jo ātrāk mēs to pieņemam, ja man to būtu kāds pateicis 13 gadu vecumā, un es būtu varējusi sākt
apjēgt, kas tas ir, jau tad es būtu citādāk dzīvojusi un jēdzīgāks izvēles veikusi. Un es dzīvotu šobrīd jau labāk. Nu labi. Tad mums nemāc to, ja? Tas ir tas, ko es gribu pateikt, ka ja man tas būtu skolā iemācīts, es būtu kvalitatīvāks cilvēks jau no agrāka vecuma. Un es gribētu, lai šis aizsniedz arī jauniešus visos vecumos. Jo mums nemāca translēt, tulkot un kā pārvaldīt, miedarboties ar šo sievišķo viedumu ķermenī. Ja? Enerģija kustībā, emocija, tas ir viedums, tās ir zināšanas, tās ir prasmes, tās ir mākas, un to var apgūt, un to var sevī atvērt. Tas ir katrā ķermenī, vienkārši mēs esam, ja cilvēks ir galvā sakāpis, un nav ķermenī, ja, piemēram, var redzēt, ka, ja tu intelektualizē emocijas, ja tu sēdi un runā par emocijām, tā vietā, lai viņas justu, tā ir vīrišķā kaut kāda pieeja. Ja tu mēģini ar galvu atrisināt emocijas tā vietā, lai vienkārši sēdētu un tās justu, atkal tā ir bēgšana no sievišķās enerģijas, un tā ir atkal sieviešu nīšana. Nu, tādā globālā vīzijā par to visu stāst, ja? Tā kā mans ķermenis ir mans orākuls, mans ķermenis ir mans svētais grāls, un tad, kad es ar tomēr vien vairāk atveros, tas ir fantastiski. Kā es varu sarunā, piemēram, momentā sajust, kur cilvēks aiziet projekcijā, kur cilvēks aiziet reakcijā, kur cilvēks aiziet melos, kur cilvēks stāsta patiesību, kur cilvēks stāsta patiesību, bet kaunās par to. To visu signalizē ķermenis. Tāpēc, ka prāts to var kaut kad noteikt, un tomēr to var ļoti palaist garām. Mēs varam ar prātu visu kaut ko gudri izgudrot, mēs varam visu kaut ko izstāstīt, mēs varam visu kaut kādas tur teorijas izvirzīt un visu kaut ko ārkārtīgi intelektuālu zināt par to, kā būtu jābūt. Bet, ja dzīvē notiek savādāk, tad mēs atkal to sievišķo viedumu nometam nost un ejam vecajos riteņos un vecajā musturī iekšā un atkal nekas nemainās. Un atkal mēs ejam vienu to pašu apli, nomainās darbs vai partneris vai jebkas, un it kā liekas tie paši vēži citā kulītē. Ir kādreiz tā bijis. Tas ir tāpēc, ka ir iekšējā sievišķā nīšana, kas ir arī nāves enerģija cita starpā. Tā ir sievišķā, ja dzīvība un nāve, tā ir sievišķā enerģija. Un, ja mēs nepieņemam abus šos ciklus, tad mēs nemākam nobeigt lietas savā dzīvē un iet jaunā līmenī. Mēs nemākam izkāpt nākamajā līmenī, jo izkāpjot nākamajā līmenī, neizbēgam kaut kam ir jānomirst. Un tas ir tas, uz ko es aicinu, piemēram, spēka kursā un arī taro kursā un vispār visos līdzīgajos kursos, tas, ko es daru, ja? Kā ir izkāpt nākamajā līmenī un atvadīties ar mīlestību no tā iepriekšējā cikla, tā vairs nekad nebūs, un that's okay. Es vairs nekad nebūšu tā, kas es biju vakar. Nekad. Tas ir, un tas dod, nāves klātbūtne dod papildus sajūtu un spēku un spēju būt mirklī šeit un tagad. Un tas ir tas, par ko visi taču runā, Dievs saka, Dievs, jo visi jau tur 100,000, labi, 10,000, tur, labi, kā minimums 5,000 gadu laikā, zini sevi, esi šeit un tagad. Vai, cik vienkārši, vai ne? Tikai nekā sarežģītāk, mēdz nebūt lielākā daļai cilvēku. Pareizi, tīpaši mūsdienās. Tomēr, ja mēs visu laiku esam tajā un esam tajā miedarbībā ar dzīvi, lietas vienkārši notiek. Mēs esam tajā plūsmā, un atkal es par plūsmu jau stāstīju kaut kur, ja? Bet plūsma arī vienmēr ir trīsvienībā - aktīvā, pasīvā, neitrālā. Plūsma, kad es kaut ko ņemu iekšā, mācos, klausos podkāstu, lasu grāmatu, vēl kaut ko. Plūsma, kad es dodu ārā, rakstu žurnālu, rakstu podkāstu, ja, vai kaut ko dodu ārā atkal, un neitrālā, kad nekas nenāk ne iekšā, ne ārā. Ja man dienas laikā ir visas trīs plūsmas veidi, es burtiski varu būt plūsmā visu dzīvi. Bet tas atkal jānoņem tās pretestības, jo būt plūsmā, nevis ar kaut ko cīnīties, ir sievišķais veids. Un tas, kas ir tā cīņa, ja viņi pārvērš par disciplīnu, tad mēs arī varam virzīt to savu enerģiju, ja? Un tad mēs ieslēdzam savu vīrišķo
augstākā pakāpē. Ja mēs turpinam cīnīties, jo, ko nozīmē cīnīties? Ir cīņas, kas ir jācīna vienmēr kaut kādā ziņā, ja? Bet ja tās ir sirds kareivi cīņas, tās ir tās augstākā līmeņa cīņas, kuras ir tā vērts, lai tajā iet. Bet ja ir šis konflikts, ja ir labais un sliktais, kuri vienkārši badās, tās ir enerģijas patēriņš, lai kāds no tā nopelnītu naudu. Jā, tā kā pārstājam tiesāt emocijas un mācamies to valodu. Tas bija tas, kas man bija pierakstīts par šo visu. Jo sievietes zina, mūsu ķermenis mainās katru nedēļu. Katru nedēļu. Mēnešu laikā mēs izejam vairākas fāzes. Šī pasaule nav paredzēta tam. Cik sievietes ir tādas, kuras patiešām skatās un saprot, ka jā, ok, tūlīt man būs ovulācija, tad es kalendārā ieplānoju ovulācijas laikā doties tur slēgt lielus darījumus, doties taisīt krutus podkastus, dodos ierakstīt jaunas dziesmas, ja es nezinu, dodos prezentēt kaut kādas savus preces un pakalpojumus, ja, un tad attiecīgi, kad nāk ziemas periods, es vispār neko nedaru, jo mans ķermenis dara milzīgu darbu, gan manā, gan visas sabiedrības labā. Vismaz visas tūlītējās mini sabiedrības, kas ir mana ģimene, labā ķermenis dara izcilu darbu. Un notiek pārmaiņas pilnīgi visur. Visi 4 periodi, kas notiek ar sievieti mēnešu laikā, mums pat hormoni mainās, mums smadziņu darbība mainās, mums uztveres ātrums mainās, mums smarža un garša mainās, mums viss mainās. Un tomēr, ja ir vide, darba vieta, piemēram, vai vīrs, piemēram, kuri uzskata, ka tev ir jābūt konstantai, tas ir kā iebāzt kvadrāta klucīti aplīšu caurumiņā, ja? Tā kā tas nenotiek tā, un sievietes ir nelaimīgas, un tad notiek sāpīgs mēnešreiz. Sāpīgs mēnešreiz nav norma. Zināji, nav normāli. Man arī pusauģu gados augstskolas laikā man bija sāpīgs mēnešreiz. Tagad man mēnešreiz ir viegls, patīkams, es viņas sagaidu ar prieku. Man tikko tā bija, vienkārši domāju, kāds šodien superīgs garstāvoklis, ne no kā, ne no tā. Iepriekš 2 dienas bija tāds, tā kā nogura viņš vairāk, bet man likās, ka man drusciņi vēlāk sāksies, kaut kā ātrāk sākās. Bet man bija tik labs garstāvoklis, bija tik superīga diena, un dienas iedos sākās mēnešreiz. Brīnišķīgi, un viņas ir vieglas, pārstrā 2,5 dienas, un that's it. Man agrāk tas bija sapnis, tagad tā ir realitāte. Kāpēc? Tāpēc, ka sievišķās prakses, sievišķās enerģijas mostas ķermenī, un tā tas notiek. Un tas visām ir pieejams, es neesmu vispār neko īpaši, es nāku no vides, kur es vispār nesapratu savu ķermeni, lietoju kontracepcijas, tabletes, tur vispār nesapratu, kas notiek, neko nezināju par mēnešreiz, vispār neko, neviens man neko nepastāstīja par jaku tādu produkti, plēmums ir viss. Ok, un ko tālāk? Man sāp, man slikti, tur kaut ko tur ņemos. Agrāk man bija dažreiz tā, ka man tā pirmā diena bija tāda, ka es nevarēju no gulas piecelties. Un, Dievs, taisnība. Tagad tā nav. Tāpēc, ka ir vairāk sievišķās enerģijas, ir vairāk sievišķās plūsmas, un tā drīkst būt, un arī tu tā drīkst, un ja tu esi sieviete. Tāpēc tas ir jautājums par to, cik ļoti mēs atbalstam savu ķermeni. Sievišķā enerģija dzīvo ķermenī, nevis galvā. Ķermenī. Un tas arī ir vīriešiem jautājums, cik ļoti tu atbalsti sievietes ķermeni, cik ļoti tu ļauj viņas ķermenim būt laimīgam. Tas ir tas, kā parūpēties par savu sievieti vislabāk, parūpēties par viņas ķermeni, lai viņa ir vienmēr garšīgi pēdus, lai viņai ir kvalitatīva apģērba mugurā, lai viņai ir kvalitatīva kosmētika, lai viņai ir kvalitatīvas labas lietas riņķī, kas ir dabiskas, kas ir foršas, kas ir lieliskas, kas viņai ir smaržīgas un kas viņai dod komfortu, baudu, ērtumu ķermenim tieši. Viņa var izturēt daudz lielāku psiholoģisku slodzi kā vīrietis. Daudz lielāku psiholoģisku slodzi. Bet ķermeniski, nē, viņi grib būt baudā. Un otrādāk, vīrietis grib būt baudā psihiski ar to, ko viņš redz, ko viņš jūt, ko viņš bauda. Viņš grib baudīt to sievieti, viņš grib, lai ir viegli, viņš grib, lai ir patīkami. Bet fiziski viņš var izturēt daudz lielāku slodzi. Un tā mēs te mainamies. Lūk. Tāpēc
Jā, nākamais atkal tāds interesantais ir par toksisko sievišķību. Jā, jo, kamēr mēs runājam par sievišķību, mums noteikti jāparunā par toksisko sievišķību. Es paskatīšos, ja man visu ieraksta. Jā, redz, kaut kāds gļuki noteikti. Tā. Un tātad, ja sieviete nestrādā ar sevi tādā ziņā, ka neiet kaut kā attīstīties un tīrīties, jo mūsos ir visas tās enerģijas, mums viss ir iekšā, bet tā problēma ir, burtiski netīrībā, īstenībā. Tas ir tā, tīrs vai netīrs, Tad, kad es saku, dievišķi sakrāla enerģija, jā, tā ir. Tajā pašā laikā, tādā vienkāršā cilvēku valodā, tas nozīmē, vai tā truba tevī, ja mēs esam dzirdējuši tur par meridiānām, par kanāliem un visādām čakrām un visu kaut ko, super, vienalga, kā tu to visu sauc, cik tu par to zini, cik tīri tas ir. Un tur var bezgalīgi tīrīties, līdz tu vienkārši izšķīsti gaismā, kaut kādā gaisā, levitē vienkārši tur. Tā kā, un to var attīstīt, un to var nest lielumā un plašumā, jo sievišķā un vispār visums paplašinās visu laiku, līdz ar to arī man dvēsele paplašinās visu laiku, man apziņa paplašinās visu laiku, un es gribu paplašināties visu laiku. Un viss, kas mani tur rāmītī, viss, kas mani tur ierobežojumā, ir ego. Īsumā tā, viss, kas tev tur maziņu, viss, kas tev neļauj gribēt vairāk, būt vairāk, saņemt vairāk, uzvarēt, piedzīvot, izbaudīt vairāk, ir patriarchāta propaganda, ir sieviešu nīdēju agenda, kā to latviskā pateikt. Tas ir tik vienkārši īstenībā. Tas ir tik vienkārši. Bet kā mēs to savā dzīvē varam vienkārši attaisīt, vai ne? Jo katrai sievietei ir tās šķautnes, kur viņa joprojām ir tajā tāda, nenobriedus, teiksim tā, ja? Un atkal, tā kā tās šķautnes ir daudz, tad mēs varam kaut kādā vienā situācijā būt varbūt pat tiešām sazemēta, lieliska, varena, maiga, viegla, vissuperīgākā sieviete, un kaut kādā citā situācijā vienkārši aiziet pilnīgā meitenē, pēkšņi 4 gadi, pēkšņi kaut kādas reakcijas, kaut kāda drāma, kaut kādas dusmas, kaut kādas projekcijas, kaut kas blablabla, bet nevis svētajā tajās tīrajā izpausmē, bet kaut kādā niķīgā izpausmē, vai pretenzijā, vai aizvainojumā, tas ir par to tīrību, jo cik, piemēram, aizvainojumi ir iztīrīti, vai cik aizvainojumi vēl tomēr ikdienā parādās. Un tas ir par to, tā toksiskā sievišķība arī ir, kā mēs pamanam, kur es reaģēju. Nevis atbildu situācijai adekvāti, un tas adekvāti var būt arī dusmas, tas adekvāti var būt arī skumjas, ja? Tas adekvāti var būt milzīgs prieks, tas adekvāti var būt uzdziedāt vai uzdejot tajā brīdī. Bet tas ir tajā brīdī tas viedums, vai arī notiek aizslēgšanās, vai notiek kaut kāda intas izlaišana. Un, piemēram, kā tu rēģē? Tad tas īsumā, kā tu rēģē? Piemēram, kāds neciena. Tas ir ļoti tipiski mūsdienās ar necienīt sievieti. Necienīt viņas būtību, necienīt viņas sievišķu esenci par to, kas viņa ir. Vienkārši necienīt. Kā mēs reaģējam tajā brīdī? Un tas ir ilgais ceļš kāpās, es jums teikšu. Tomēr, ja mēs nesākam iet, mēs nekad netiksim tajā vietā. Ja? Es esmu piedzīvojis ļoti daudz pazemojuma dzīvē. Gan no tēva, ja, no kā tad viss sākās, gan arī no vīriešiem. Nodevību, pamešanu, pazemojumu, speciāli tad kā vēl tev ieriept vienkārši. Tāpēc, ka tu esi par spēcīgu, tu man vari tur pateikt pretī kaut ko, ja? Vai tu tur, un tad ir tas, vai es sastingstu, vai es pasaku kaut ko, ja? Un tajā brīdī, ja es neesmu savā spēkā, tad es nezinu, kā būt, vai arī es varu vienkārši pateikt kaut ko, un tas nenostrādā, jo es neesmu sazemēta savā spēkā, kur vienkārši sieviete sazemētā spēkā izšķīdina melus, viņa vienkārši tur, kas vairs nepaliek.
Un bieži vien tas ir ar jušanu. Kā tas ir palikt tajā brīdī, ka, piemēram, man neciena, man nodara pāri, palikt tajā sāpē, just. Tas nozīmē, ka man var asaras, es atceros tās situācijas, kad, tiešām, jā, tētis, piemēram, viņš man darīja pāri daudz ar vārdiem, ar savu attieksmi, ar savu atteikšanos no manis un visādām lietām. Un kad es tikai nobijos, vai es vienkārši pieņēmu, tā tas ir, jā, es neesmu tā vērta, es vienkārši eju prom, ko darīt, tāds vienkārši ir, jā. Vai kad es dusmojos, tas bija pusauģu gados, ja pēc tam es vairs nespēju padusmoties, jo man bija atkal citi mehānismi. Un es atceros to laiku, kad es vienkārši sapratu, ka es nevaru to nekā izcīnīt, viņš man nekad mūžā necienīs. Vai arī notiks kaut kāds maģisks brīdis, bet tas nepienāca, viņš nomira. Lai arī viņš bija maģiskie brīži, kad man likās, ka viņš mani ciena, bet tie bija tik nepatstāvīgi, un tie bija tikai pēdējos gados, un tikai daži, un paldies Dievam, ka viņi bija. Tomēr es redzu, cik ļoti pat tie daži brīži ir mana darba rezultāts. Ir vienkārši mana nepaguruša darba rezultāts. Un kā tas ir, un es atceros, tā transformācija sāka notikt tad, kad nāk virsū tā nepieņemšana, kaut kādi pārmetumi, ja, projekcijas, sievišķās esences nīšana man virsū, un es palieku ar atvērtu sirdi. Man birst asaras, es turpinu just, es nenoslēdzos, es nepārmetu, es nedusmojos, es nebēgu, es palieku, es jūtu, es skatos acīs, un es no sirds patiešām saku, man sāp, un es raudu, tāpēc, ka man tīrās viss, un es elpoju, un es ļauju savam ķermenim just to sāpi, būt ar viņu, atvērtībā, patībā, būšanā, absolūtā klātbūtnē šai sāpei un notikšanai un pilnā ievainojamībā. Un pilna ievainojamība sievietē ir spēks. Tad notiek lielās transformācijas. Un arī tad notika lielākās transformācijas. Tas bija dažs gads atpakaļ, tās pirmās reizes. Un tas ir tad, kad vairs nav tā mazā meitene, kurai vajag to tēti, kura grib pierādīt tētim, kura grib būt vērtīga, kura grib būt svarīga kādam citam ārpus sevis. Un kad ir tas dabūts sevī, tad var tajā nostāvēt. Iepriekš to nevar izdarīt. Tā mazā meitene spirinās, apvainojās, grib atriepties, grib ieriept, grib nokontrolēt. Un tas ir tas, kas ir tā toksiskā. Jo tajā mirklī, kad mēs esam tajā ievainojamībā, mēs arī negribam to otru izmainīt. Mēs esam ievainojamībā, mēs esam ar to sāpi, un mēs pieņemam, ka ir tā. Mans uzdevums nav tevi izmainīt. Mans uzdevums ir būt pašai. Un, ja mēs to nepieņemam, ja mēs šādā situācijā, piemēram, pasludinam to sievieti par drāmas karalieni, ko tu čīksti, ko tu pīksti, ko tu te pinkšķi, sieviešu nīšana. Ja? Un tā tas ir. Tālāk. Vēl pāris punkti, un es zinu, ka jau ir kāds laiks pagājis, bet labi, ejam tālāk. Nav veselīgi jebkuru savu daļu apspiest. Vienalga, kuru savu daļu apspiest, tas nav veselīgi. Vienkārši tā. Un tad, kad mēs mācamies par sevi un mācamies pamodināt šīs daļas, un mācamies pamodināt sevī tīpaši griba, alka, ilga un būt ar to, jo mums nedrīkst gribēt daudz pārsvarā. Ja? Tad, kad mēs kaut ko alkstam vai pēc kaut kā ilgojamies, to pavada sāpes, nevis magnētisms. Tad, kad mēs noņemam tās sāpes nost un paliekam tajā
ilgā mēs iemagnetizējam to kaut ko savā dzīvē. Vienalga, vai tās ir kaut kādas lietas, vai notikumi, vai cilvēki, vai situācijas, vai sajūtas. Es palieku ilgā tā justies, un tas parādās. Agri vai vēlu, bet parādās. Tas ir tas, kas ir tā manifestācija, principā. Un tāpēc arī, bērnībā mēs spēlējāmies. Spēlējāmies šī rotaļas enerģija, kas ir rotaļāties ar dzīvi, tas prieks. Tad bija pusauģu laiks, kad parādījās dumpinieciskums, mēs mācījāmies to enerģiju, kas ir seksuāla enerģija, kas mostās, kas arī bērnībā ir seksuāla enerģija. Bērns arī ir seksuāla būtne. Tad es ziņā, ka mēs vienkārši, tā enerģija ir vienkārši ar mums, mēs visi te esam ar to, tā ir vistīrākā, visnevainīgākā enerģija uz planētas, tā ir radīšanas enerģija, ja? Viss, kas ir radītājs, radīt kaut ko, tas ir seksuāla enerģija. Un tātad bērns to enerģiju izmanto spēlējoties, pusaudzis to enerģiju izmanto caur, viņš saprot šīs enerģijas tādu agresīvo aspektu, kas ir dumpinieciskums, nostāties pret kaut ko, jo caur to ir jāiziet. Un tad, kad mēs pieaugam, mēs spējam to rotaļu spēlēties vīrišķojas, sievišķais dzīve, situācija, telpa, vide, enerģija, ja? Tas pievilkšanās, atgrūšanās, tā saspēle, mēs mācāmies par to uzņemties atbildību. Tas ir tas, kas ir pieaugt. Un tas ir tas, kas ir gribēt un saņemt, piemēram. Ja? Tas arī ir tieši tie cikli. Cik ātri mēs to varam, kāda ir tā mūsu manifestēšanas spēja. Es sagribu un man ir, vai paiet diena, paiet mēnesis, paiet gads, paiet 10 gadi. Cik ilgi tas ir? Un to laiku var saīsināt. Kad mēs nevērtējam, bet modinam savus šķautnes un savus dvēseles daļas, dabonam apkaļ ķermenī un integrējam viņas vienā veselumā. Ja? Un tam ir tāds komentārs ir par to, ka sievišķā tā mūsu būtība, vai ne, mēs tur tā kā pieaugam kaut ko, un tad bieži vien sievietēm iemāca fokusu uz citu, rūpēties par bērniem, rūpēties par vīru, rūpēties par vecākiem, rūpēties par dārzu, rūpēties darba vidē, un ir tas fokus uz āru. Kas ir sievišķās enerģijas fokus? Tas, man patīk angliski vārds nurture. Tā kā rūpēties, bet tas tā kā pat ir vairāk kā rūpēties. Parūpēties par visādiem aspektiem, sajust vajadzību pirms tā ir izteikta un to apčubināt, apmīļot, samīļot. Un tā ir brīnišķīga sievišķā īpašība, bet ja tās cena ir sievietes rūpes pašai par sevi, tad tas jau sliecas atkal uz sievietes cienīšanu, uz verdzību, jā, uz to, ka sieviete ir vienkārši kā instruments vai kā lieta, kas dara lietas, kas apmierina vajadzības, bet viņa nav sievišķajā. Jo sieviete, kad ir sievišķajā, viņai tas pirmkārt dabiski sanāk, otrkārt viņa to var izdarīt baudpilni, jo viņa pati ir vieglumā, rotaļā, baudā, pat un priekā, pat tad, ja viņa ir šausmās, pat tad, ja viņa ir bēdās, pat tad, ja viņa ir skumjās vai dusmās, ja viņā ir tā rotaļas enerģija, viņa var tās dusmas izlaist skaisti. Viņa tās skumjas var izlaist skaisti. Un tad, kad sieviete vairs nejūtas skaista, vienalga, tā ir iekšēja sajūta. Viņa ir izskaties briesmīgi no ārpuses priekš kāda cita. Ja? Tas, kurš neredz mīlestību. Bet tiem, kas redz mīlestību, sieviete ir skaista, un kad viņa pati jūtas skaista, viņa pati jūtas spēkā. Skaistums ir sievišķā askēze, un skaistums ir sievišķā spēka ādara arī dzen. Tāpēc mums tā sievietei to tādu egoismu, jā, apgūt ir viens no lieliem dzīves tādām mācībām, ja, kas ir vienkārši jāapgūst. Ka sākumā es parūpējos par sevi, un tad par pārējiem mīlu savu tuvāko kā sevi pašu, ja? Tad, ja es pati sev mīlu brīnišķīgi, lieliski, skaisti un burvīgi, tad arī citus var mīlēt brīnišķīgi, skaisti, varen un burvīgi. Ja es pati sev mīlu ķep kā pagadās, nu gan jau kaut kā skrējienā, nu tā,
Bet tieši tāpatās arī pret citiem. Pat tad, ja liekas, ka it kā es tik daudz viņos ieguldu, tā kvalitāte nav tāda, kā varētu būt. Vienkārši nav. Un tā kā arī tā rūpēšanās aiziet darba vidēs, ja, un lielākoties mums maksā par to, lai mēs esam vīrišķajā enerģijā, izdaram, zinām, saprotam, strukturizējam, pārvaldam, kontrolējam, tad mēs arī tur lēnām pazūdam. Un tad atkal nākas lūk. Strādāt vēl papildus, lai to visu dabūtu vaļā, to visu nomainītu. Un tas būtu riktīgi krūti, ja mēs varētu tā maksāt sievietēm par to, ka viņas tur ir. Lai viņas ienes to radošo sievišķo skaistuma enerģiju, un ar kuru var kopradīt vērtīgi lietas, ja, notikums, cilvēkus, ja, par radīšanu arī. Kā cilvēkus mēs taču arī radam caur sievieti. Viss nākam caur sievieti. Jo, ja vīrišķā enerģija aug tur, kur ir izaicinājums, kur ir uzdevums, kur ir mērķis, tad sievišķā enerģija to sabojā. Viņa saka, ļauj tev palīdzēšu, ļauj tev izārstēšu, ļauj tev ielikšu springuļus riteņos, pieķos, jā, ar to, kas izdarīšu tavā vietā. Tā nevajag darīt. Nu, labi. Nu jā, tad jautājums par to ienīšanu. Vari paskatīties, kuras sievišķās daļas tu ienīsti vairāk, kuras mazāk. Jā, jo tā arī var būt, ka, piemēram, kaut kāda, ja sieviete ir tā kā puķu meitene, kas spriņģo pa pļavu, tev viņa liekas kaut stulba, ja? To tu nevari. Bet kaut kādu sievieti, kas ir tāda Atēna, kas valda ar scepteri savā pilnā karalienē, varbūt tā tev ir pieņemama, bet tieši otrādāk, tev tā liekas nepieņemama, ja? Vai tieši mīļotā seksuālā priestriene, tev liekas kaut kāda prostitūta, vai varbūt tev viņa liekas ļoti, ļoti pieņemama, vai arī kāda cita, ja? Tur, piemēram, medicīnas sieva, kas ar līdz alkoņiem, ar zemi, ar puķiem matos, ar spalvām, ar visu tādu pilnīgi dabas dāma, vai tev viņa liekas vienkārši stulba hipija kaut kāda vecena, vai tev viņa liekas reāli kruta, jā, šamana. Nu, tā kā, kuru tu šķautnī noliedz, tas ir tas, kur ir spēks. Nu, un kur nu vēl, protams, meita, māte, māsa, un visas tās parastākās, ierastākās sievišķās šķautnes arī tajās. Un katru to šķautni viņa parādās katrā mirklī. Viņa katrā mirklī ir tā, kas pastāst par sevi un īstajā laikā un īstajā vietā, sevi piedāvā un dod savu medicīnu, dod savu zināšanu, dod savu viedumu, dod savu mīlestību šķautni. Atkal mīlestība var kustēties caur viņu adekvātā veidā, ja tur nav pretestība, ja tur nav tiesāšanas, ja tur nav sāpes kaut kāds, ja tas ir iztīrīts, tad viss notiek super vienkārši notiekās. Nu. Un tas trakais tur rodās, tā, ka mums ir tās aizsarga maskas, kad mums ir tās visi tie burbuļi riņķī, kad mums ir bruņas apkārt sirdī, ja? Vai kad ir vienkārši kaut kādi drāzes sastājusies visās tajās mūsu šķautnēs un trubās un meridiānās un čakrās un tā tālāk, ja, kur enerģija plūst. Un tāpēc es saku, ka strādāt ar arhetipiem, strādāt ar šaktī, strādāt ar mīlestību, strādāt ar sievišķo ir kā mīlestības kerhers, ka viņš izpūš cauri, un tagad mēs atjaunojam kādu no šīm trubām, no savām šķautnēm, no savām enerģijām, ja, tad sākumā tur varbūt ir ļoti šaura tā trubiņa, un pie tam aizsērējus, un kad tas kerhers laiž cauri, sākumā sūdnāk ārā. Un that's ok. Palikt arī ar to un mīlēt sevi tajā arī ir ārkārtīgi svarīgi un neizbēgami. Tas tu nevari vienkārši nomainīt to trubu, izņemt to netīru ārā, ielikt jaunu iekšā. Ir maģisks, mistisks operācijas, kur tieši tā notiek, bet arī līdz tam ir jānonāk. Ja? Un līdz tam ir jānonāk. Tā arī patiesībā mēdz būt, bet līdz tam ir jānonāk. Un varbūt arī viegli, to visu var viegli, bet ir kāds, kuram ir dziļākas tās sāpes. Ja? Nu, man viņas bija vienkārši tik dziļas, tik
ierastas, tik daudz kauna un baiļu un vainas apkārt visām tām sāpēm un tām maskām un tām bruņām, ka tas man prasīja diezgan laika. Un vēl ir, kur rakt un kur augt, ja, tā kā tas vispār, tam nav ne gala, ne malas kaut kādā mērā, tieši tāpēc, ka mēs vispār nezinām, kāds arī ir potenciāls, un tieši tagad jaunās zemes, jaunā laikmeta ietvaros, ja, tas potenciāls vēl vairāk veras vaļā, vēl vairāk apziņas slāņi, ķermeņa kapacitāte caurlaist mīlestību palielinās un mainās konstanti. Tā kā visu laiku būt tajā pārmaiņā, visu laiku būt tajā tas ir krūti, tas ir forši, tas ir interesanti un tā ir dzīve. Tas ir tas, kas ir patiešām dzīvot, manuprāt, kā sievietei. Nu, lūk. Tagad tas ir arī veids, kā mēs varam būt vairāk klātesošas, būt klātbūtnē šeit un tagad. Mirkli no mirkļa, mirkli no mirkļa. Un, ja mēs neturamies pie tiem stāstiem, pagātnes un pie tām sāpēm un pie tiem aizvainojumiem, tad mēs varam atklāt to, ko mēs pat nezinājām, ka mums tā var būt vai ka tā ir. Un to var atklāt sevī pašā, nekur citur. Tīrot, modinot, caurstrāvojot ar mīlestību. Tieši tāds arī strādā. Un tad, kad mēs to visu iztīram, tad arī ko nezinu visu, ja tur ir daudz tie arhetipi, piemēram, tu iztīrīsi Lilitu, un pēc tam ņemsi Mariju Magdalēnu, tur būs kaut kas cits, tur būs cita enerģija, ja? Vai Inanna un Eris būs pilnīgi cita enerģija, ja? Kad es runāju par arhetipiem arī spēka kursā, piemēram. Tieši tāpēc arī mēs tur strādājam ar dažādām dievietēm, ar dažādām šīm šaktī šķautnēm, jo tās atver vaļā holistiski tavu kapacitāti mīlēt, tā varētu teikt. Nu jā, un pats pēdējais, ko es tā kā gribu pateikt, un ar ko es arī sāku, principā, ka, ja ir miedarbība, burtiski kā var arī pateikt iekšējo patriarchātu, iekšējo sieviešu nīšanu sevī, ja ir kaut kas, ko tu gribi, tā balss, kas pasaka, tu to nevari dabūt, tas ir tavs iekšējais patriarchāts. Jo tu vari dabūt visu. Tu vari būt viss, kas tu vēlēs. Patiesībā vienīgais, kas mūs attur, ir tāda šīs te prāta programmas un tās neatmodinātās enerģijas un tie iekšēji aizliegumi, ja? Un tas ir tas, ka sieviete grib visu laiku. Un ja kādā brīdī tas tā nav, ja kādā brīdī tev šķiet, ka ir tas iekšējais aizliegums ieslēdzies, tad tā ir sievišķā iekšējā patriarchāta pārvaldība tevī, kas joprojām tur tavu dvēseli rāmī, ko var nosaukt arī par ego. Un, jā, 12. pirmdienu vakarā ir pilnmēnesis, un mēs tiekamies uz pilnmēnesis praksi, ja tu tik tā noskatījies, tev uzaicinu uz pilnmēnesis praksi, kur mēs strādāsim ar iekšējo patriarchātu, kur mēs strādāsim ar to, kā tieši notīrīt šos aizliegumus, kā patīrīt iekšējo sieviešu nīšanu, kas ir vērsti gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi, ja? Vai nu ienīst kādu daļu sevī, vai nu kādā citā sievietē vērtēt kaut ko ārpusē, ja? Kā saka, liek bloķus māsības sajūtā. Pilnmēnesī strādājam ar šīm enerģijām. Jaunā mēnesī sākas jaunā spēka grupa, tā kā uz to arī var pieteikties, protams, un ļoti silti iesaku arī izmēģināt tātad atnākt uz pilnmēnesi praksi, pajust, kā tas ir, ko tas nozīmē. Un tad jau paskatīties, varbūt arī spēka kurs ir tas, kur tālāk tavu dvēseli tev ved. Paldies tev liels par šo garo noklausīšanos, tāds man sanāca podcasts, tāda epizodīta, tāda saruna. Lūdzu uzrakst komentāros jautājumus. Man ļoti interesē, kas no šī visa tev norezonēja un par ko vēl man izstāstīt. Paldies, un lai top, un lai katrai sievietei atverās spēja mīlēt vairāk. Tiekamies spēkā!